Labvakar! Kā jau es teicu, jābrauc uz Kuldīgu. Bijām Kuldīgā. Fantastiski. Jā, Kuldīga ir Kurzemes sirds. Tur ir šī senatne un tur ir tā mīlestība. Un tur mēs viņu izjutām. Varbūt tur nav tik daudz naudas kā Ventspilī un kā citās lielākās pilsētās, bet tur ir cilvēki, kas mīl savu pilsētu. Un tie svētki nebija turistiem domāti, viņi bija domāti kuldīdzniekiem. Jo tie tiešām bija kuldīdznieku svētki, viņi paši gāja ar prieku, bija tikai smaidīgi cilvēki, bija apmierināti cilvēki un nebija negatīvu cilvēku. Un šī senatnes elpa, jā, tā ir mūsu vēsture. Un galā Kuldīgi par apmešanās vietu izvēlējās senos laikos kurši un pēc tam tikai vācieši. Un tā ir brīnišķīga vieta, par rumbu nemaz nerunāsim. Ūdens, kas nepārtraukti kustās, ūdens, kurā ir tik daudz spēka. Protams, tā ir enerģija. Tā ir attīroša enerģija, jo uz tādu kustīgu ūdeni skatoties, mums arī prāts kļūst kustīgs. Un nevajag domāt, kāpēc un kā, vajag domāt, ko tad mēs tagad darīsim. Un tad jau tā labā doma arī atnāk. Nevajag dusmoties. Jo šis ir brīnišķīgs laiks, lai mēs mainītos, tāpēc, ka pasaule mainās. Un mēs nedrīkstam būt akli, kurli un mēmi. Mums ir jāsāk skatīties, dzirdēt, runāt un rīkoties. Un tikai tad mēs kopīgi kaut ko varam panākt. Jā, ir jāmāk priecāties. Bet tas ir jādara bez iedomības un augstprātības. Tas ir jādara ar prieku un ar mīlestību. Un katru dienu par to ir jādomā. Un nevajag kaunēties un baidīties no tā. Mums ir pārāk daudz baiļu. Jauns priekšnieks baidās no saviem padotajiem. Padotie baidās no savu priekšnieku. Nekādas attiecības nesanāk. Sanāk tikai dusmas un naids, tāpēc, ka ir baila. Un baila ir pilnīgi visiem. Tāpēc ir jābūt godīgiem, nevajag izlikties. Un tas, kas pakrits, tam vajag padot roku, vajag dot vēl vienu iespēju. Vēl vienu un vēl vienu. Tāpat kā šīs iespējas mums dod Dievs, tāpat mums arī jādod šī iespēja citiem cilvēkiem. Un drosme jau mums ir. Vajag tik viņu likt lietā. Un tādas lietas, kas piemīt maziem bērniem, varbūt tiešām vecākā paudzei, arī manai paudzei. Un arī viņu vecākiem ir jāmācās no to, cik drosmīgi ir bērni. Viņi nebaidās teikt, paldies, es tevi mīlu. Viņi nebaidās noglaudīt, papājāt. Viņos nav šīs bailes. Tad lūdzu dariet visu, lai arī nebūtu. Viņi ir mūsu nākotne. Un diezgan tuvu nākotne. Jo laiks iet ātri, ļoti ātri. Un ir jāpārvar šis garīgais kūtrums ļoti. Un ir jābūt godīgiem pret sevi. Un tad ir veselīgi parunāt ar sevi. Tā jau ir tā meditācija, kad mēs būtībā nedomājam, runājam ar sevi. Dievs arī mūs dzird. Un tad jau pēc tam tās domas sakārtojās. Bet tad, kad mēs domājam, kāpēc viņš tā un kāpēc viņš šitā, ir galvā haoss. Ir sirdī haoss un visapkārt ir haoss. Būsim par kārtību. To kārtību jau neviens nav mainījis. Tā pastāv joprojām, tikai mēs to neievērojam. Bet vajadzētu gan. Un ja kāds kaut ko labu grib izdarīt, varbūt sāksim viņus atbalstīt. Nevis aprunāt, lamāt. Viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Un atbalsts ir vajadzīgs jaunai paudzei. Ļoti. Lai viņiem izdodās iegūt labu izglītību, lai viņiem izdodās iegūt labu profesiju. Un nevajag mums cilvēks ar 3 augstākām izglītībām, tā ir zemē nomesta nauda, zemē nomesta laiks, ir jāatrod savu īstā vieta. Un es zinu, ka mums drīz būs tāds laiks, kad ne jau papīrs būs galvenais, bet cilvēks. Jo cilvēks šai saulē ir pats svarīgākā lieta. Nebūs cilvēku, nebūs nekā.
Uz drīz redzēšanos!